Pasaules un Latvijas ekonomika pēdējo gadu laikā gājusi cauri vairākiem lielu satricinājumu viļņiem. Covid-19 pandēmijai 2022. gadā sekoja strauja inflācija un karš Ukrainā. Žurnālā Bilants kopš pagājušā gada vasaras esam sekojuši līdzi ekonomisko procesu attīstībai, intervējot ekspertus, uzņēmumu nozaru asociāciju vadītājus un politiķus par krīžu radīto ietekmi uz biznesa ikdienu, vēlamajiem risinājumiem un tālākas attīstības prognozēm. Laiks apkopot bilanci. Kā Latvijai līdz šim izdevies pārdzīvot Ukrainas kara un inflācijas laiku? Kas no sagaidāmā piepildījies, kas ne, un kā izdevies tikt galā ar sarežģījumiem? Krievijas iebrukums Ukrainā un tam sekojušās sankcijas ekonomiku ietekmēja vairākos veidos. Viens no tiem – izejmateriālu deficīts un sadārdzināšanās. Tomēr, kā atzina Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras padomes prezidents Aigars Rostovskis, uzņēmējiem jau pāris mēnešu laikā izdevās pielāgoties jaunajai realitātei, noslēdzot līgumus ar piegādātājiem no citām valstīm. Savukārt Latvijas eksportētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Štiknus žurnālam Bilance novembrī atzina, ka, piemēram, koku materiālu un metāla jomā ne tikai sekmīgi izdevies aizvietot importu, bet arī cenas jau samazinājušās līdz pirmskara līmenim. Ukrainas kara sākums un sankcijas kļuva par lakmusa papīru arī tam, cik lielā mērā Latvijas ekonomika kopumā aizvien ir orientēta austrumu virzienā. Šķita, ka pagājušā gada procesiem būtu gandrīz pilnībā jānocērt atlikušo ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju. Bet vai tā ir noticis? Gan Aigars Rostovskis, gan Mārtiņš Štiknus, gan arī Latvijas darba devēju konfederācijas vadītājs Andris Bitte žurnālam Bilants apgalvoja, ka daudzi uzņēmēji sadarbību ar Krieviju pārtraukuši uzreiz pēc kara sākuma. Tā ir retorika. Tomēr, ko uzrāda eksporta un importa statistika? Centrālās statistikas pārvaldes dati ir nepielūdzami. Krievija arī 2022. gadā bija starp 5 lielākajiem Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem gan eksportā, gan importā. Eksports uz Krieviju pērn gan ir samazinājies, taču tikai par 0,4%. Vēl pārsteidzošāka situācija ir importa jomā. Imports no Krievijas pērn pat palielinājies par 3,3%. Te gan jāatceras, ka importa un eksporta dati norādīti faktiskajās cenās, kas ietver arī inflācijas efektu. Eksportējušo un importējušo uzņēmumu skaits uz Krieviju gan ir samazinājies, tomēr arī nedramatiski. Eksportētāji no apmēram 1000 līdz 800, importētāji mazliet straujāk no 1800 līdz 1268 uzņēmumiem. Kopumā gan tirdzniecības apjoma, gan eksportējošo un importējošo uzņēmumu skaita izmaiņas norāda uz ekonomiskās sadarbības kritumu par apmēram 20 līdz 30%. Pērnā gada vidū, kad inflācija jau bija sasniegusi 2-ciparu skaitli, gan uzņēmēji, gan ekonomisti par tautsaimniecības lielāko risku nodēvēja stagflācijas iestāšanos. Situācija, kad vienlaikus ar augstu inflāciju iestājas arī ekonomiskā stagnācija vai pat recesija. Savukārt, kā pozitīvais scenārijs tobrīd tika prognozēta inflācijas pakāpeniska samazināšanās, tiesa arī šajā versijā gan paredzot neizbēgumu ekonomikas izaugsmes piebremzēšanos. Kā piepildījušies šie scenāriji un kur Latvijas ekonomika atrodas šobrīd? Lai gan pagājušā gada nogalē izskanēja trauksmes zvans, ka 3. ceturksnī Latvija kā viena no pirmajām Eiropas valstīm iedzīvojusies recesijā, vēlāk izrādījās, ka tik traki nav. Gan 3. gan 4. ceturksnī konstatēts minimāls iekšzemes koprodukta pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Pērn kopumā IKP audzis par 2%. Labā ziņa ir tā, ka recesija pagaidām nav sākusies. Pat inflācija pērn kopumā Latvijā vidēji sasniedz 17%. Visstraujākais dārdzības kāpums bija pērnajā pavasarī un vasarā, kad katru mēnesi cenas pieauga par 2 līdz 4%. Šī tendence aprāvās augustā, bet decembrī uz viena mēnesi tika sasniegta pat deflācija. Šā gada sākumā cenas gan atkal atsāka mazliet pieaugt. Kopumā var secināt, ka no sliktākā stagflācijas scenārija pagaidām izdevies izvairīties, jo inflācija pagājušā gada otrajā pusē sāka pamazām samazināties, savukārt ekonomika vēl notur, lai arī nelielu, tomēr pieaugumu. Kopumā arvien turpinām dzīvot makroekonomiskās nenoteiktības zonā. Par to liecina arī šā gada 1. ceturkšņa sezonāli nekoriģētie IKP dati, kas atkal uzrāda nelielu pieaugumu. Izskatās, ka ekonomika šobrīd aizvien kaut ko gaida.
Cerēsim, ka tā ir zemā starta ieņemšana pirms strauja izrāviena.